ir labi apmācīts. Aiz stūra stāv slikts cilvēks. Redziet, suns nepieļāva šādu cilvēku tuvošanos pie savas saimnieces. Bet atgādinu, ka šāda apmācība ir ļoti atbildīgs moments. Un ja jūsu suns būs mācījies pie slikti apmācīta vai nezinoša instruktoru, jūs izdarīsiet daudz lielāku ļaunumu nekā labumu. Tādēļ izvērtējiet, pie kā jūs mācāties, izvērtējiet, vai vajag šo smago grūto disciplīnu jūsu sunim mācīt. Taču, ja jums ir šāda vēlēšanās, tad jums palīdzēs Andrejs Šēpings, kas pašlaik strādā ar suni, un Vladimirs Petrovs savā suņu skolā Mogrē. Apmācība ļauj selekcijā atlasīt suņus, kuriem šie instinkti ir labi saglabājušies